Mēs pagājušajā nedēļā, piekdienā, tik ļoti jauki iesākām Ziemassvētku gaidīšanu ar publikāciju Auseklī, kurā bija adventas vainagi. Tāpēc šajā nedēļā mēs nolēmām, ka ir tas jāturpina, un tāpēc mēs gatavosim Ziemassvētku žāvēto augļu un ruma uzlējumu. Recepti ir šeit. Man ļoti patīk tās receptes, ko sāk gatavot pirmajā adventē, vai ap to laiku. Un pabeidz gatavot Ziemassvētkos, ēd Ziemassvētkos. Var sakot, mēnesi gatavo. Jā, mēneša recepts man patīk, jā. Savulaik es uzcepu keksu, to, kur tu arī sagriez daudz dažādus augļus, riekstus, ko tik vēl ne. Tu viņu izcep, tad tu viņu ietin marlē un smērē ar rūmu visu mēnesi, citīgi. Un patiesībā bija to vērts, bet tas ir bišķiņ pārāk liels darbiņš. Man tik ļoti es negribu. Tāpēc es gribu šo te recepti, ko es izvēlējos, kur ir rakstīts minimāls darbs, maksimāls efekts. Jā. Un to, kas te sanāks, varēs izmantot gan Ziemassvētku keksam, gan piparkūku pildījumam, desertu mērcei. Pie saldējuma var likt burciņā kā ēdamu dāvanu, var atšķaidīt ar kaut kādu šķidrumu un karstā dzērienu bāzi darbu. Tas var būt jebkas. Tātad Ziemassvētku žāvēto augļu un ruma uzlējums. Te ir vajadzīgi žāvēti augļi, kurus mēs vispirms sagriezīsim, jo žāvētiem augļiem ir jābūt gabaliņās. Reku, te mums ir Cidonija. Jā, galvenais nebāzt pa taisno mutē. Nelaizīt pirkstus. Jā, nelaizīt pirkstus, nebāzt mutē. Jā, starp citu to keksu, ja cilvēkiem ir uzņēmības, tad es noteikti ieteiktu vismaz reizi dzīvē pagatavot Ziemassvētku keksu, kas nedēļu gatavinās, mēnesi gatavinās. Jā. Noteikti tā ir tāda interesanta recepte. Jā, tie, kuriem ir tā. Nē, tur nav tik traki, jo tur jau tikai saņemties, sadarīt un pēc tam drusku ar viņu tur parotaļāties. Jā, galvenais jau ir tas pirmais, tas lielais darbiņš. Tā kā tagad arī, tā griešana. Jā, labi, tagad mums tik drusku būs griešana. Džeimijam Oliveram bija jau viss sagatavots. Jā. Ne? Mums nevarēja kāds jau sagriezt. Šitam Oliveram, kurš saka, ka viņš 15 minūtēs kaut ko pagatavo, un viņam viss tauts samazgāts, gatavs sagriezt, notīrīts, nopirkts, es atvainojos, jā. Pa veikaliem skraidīt, mēs te gribēju dažādus tos žāvētos augļus, jā. Nav tā, ka uzreiz vienā veikalā ieies, un tur būs viss kaut kas interesants, jā. Un noteikti to sagatavošanās darbu. Tas, ka viņš tām 15 minūtēm, krāpšana, tā krāpšana. Jā, tā nav godīgi. Un trauks ar pēc tam kādam mēs atvainojos, jā. Tie arī paši nenomazgāsies. Jā, nenomazgāsies paši, jā, tā kā tā. Vismaz jāsakrāmē kaut kur podziņi, iespējams jānotīr. Jāizvelk laukā, jāizžāvē. Jā. Jā, un starp citu ar Ziemassvētku keksa recepti es varētu padalīties un rakstīt tad komentāros zem šī video, ja jūs gribat to kaut kā saņemt, tad es noteikti ielikšu kaut kādu saiti, izdomāsim kā. Piparkūku recepti ir īsts piedzīvojums, jo tad, kad tev ir tas interesantākais ir tad, kad ir šitas te cukurs, tad, jākvēpina, bet jāmelnina, jābrūnina, es nezinu, kā lai to nosaukt. Jo, tas process tāds psiholoģiski grūts, jo, kad tev sāk melni dūmi celties virs visa tā cukura, un tu saproti, ka... Un ieslēdzas ugunsdzēsības trauksme. Jā. Bet tie melnie dūmi, tas tā psiholoģiski grūti pieņemt, ka tam tā jābūt, jā, vai, tas tā kā tā. Bet, jā, šis tas ir, jā. Un tos arī mēs vienu gadu apkopojām un avīzē nopublicējām visas piparkūku receptes. Man liekas, kādas mums ir kaut kādos pēdējās 10 gadēs bijušas tādas, no dažādām saimniecēm, protams, vietējām saimniecēm, no dzīviem cilvēkiem. Tas nav tā, ka tu atrodi internetā un tad tu sāc gatavot un tad tu kaut kādā brīdī saproti, ka viena rindiņa bija izdzisusi. Nelīmējas. Ka kaut kas tā kā pietrūkst un kaut kas tā kā ļoti būtisks pietrūkst, jā. Tā arī internet, tad galvenais tā paskatīties kārtīgi. Jā. Varbūt kādreiz mēs varētu izmēģināt piparkūku mājiņas taisīt. Tas būtu tāds liels. Es laikam esmu arī mēģinājis piparkūku mājiņas, bet tur man kaut kas nesagāja. Arhitekts nebija atnācis. Jā, tas nav tāda izglītība, jā, es nezinu. Jā, kaut ko es tur tā kā mēģināju, tas tā kā, jā, es kaut ko es mēģināju, tas nebija mans veiksmes stāsts, jo. Tad mēs esam sagriezuši visas ogas un augļus žāvētos. Un tagad rozīnes gan mēs negriezīsim, tās vienkārši piebērsim. Un jau priecājās, jo, kā jūs saprotat, mēs aizkadrā te daudz ko griezām, jo, jā, ir jāgriež. Diezgan garlaicīgs process, bet izdarāms. Nav tik traki un vēl kompānijā un aprunājot kaut ko, pārrunājot. Labi, bet tagad mums vajadzētu, kur ir apelsīns? Te. Mīza plus sula. Jā.
Bet izstāstīja, mēs tā sēžam, runājam, ko tava ģimene ēd Ziemassvētkos? Gan jau kaut ko ēd. Varbūt, ka vajadzētu arī drusku atturēties, bet es tādu mēģinu atcerēties, kas tas ir tāds. Mēs tādu pēdējos gadus vairākus esam svinējuši pie manas meitas visā radu pulkā, un tad mums jau ir noteikti ēdieni, kas katram ir jāpaņem jau līdzi, lai tur mājās nav jāgatavo viss lielākam baram, bet ir jāņem līdzi. Viens no mūsu ģimenes, un gandrīz visiem tāds iemīļots ir salāti ar grauzdiņiem. Tur liek iekšā tomātus, sieru, krējuma majonēzi un kārtu rupmaizes grauzdiņu virsū, tādus mazos plucīšos. Un tad dekorē atkal ar sieru un atkal majonēzes restīti. Var arī būt, bet to īsti vairs tagad neliek. Un tad ir, man vienmēr jācep kotletes. Tās ir bērniem iemīļotākās, tās droši ēdieni. Bērni lielākoties izvēlas drošus ēdienus, jo salāti nav drošs ēdiens. Tādi bērni vecumā 5-6 gadi un mazāki. Un tad vēl ir, meita vienmēr izmēģina vismaz 5 vai 6 veidu piparkūku mīklas. Man tagad ir 5-6 veidu? Dažādas. Viņa pērk veikalā, un tad viņa mēģina, kā rulējas, kā dekorējas. Jā, viņa sāka, tā kā šis ir jāsāk adventē. Tā viņa arī sāk, tikko ir valsts svētka aizvadīta, viņa sāk dekorēt māju pamazām un mēģina piparkūku mīklas. Viņa arī apsolīja aizvest no Parka kafē piparkūku mīklu. Tā kā būs vēl kāda, ko izmēģināt. Bet pīrāgus mēs necepam. Ja nu gadījumā kas. Vienu gadu bija iznāca tā, ka rosols, jo tas nebija bijis gadiem. Un tad tas bija tāds laimīgs pārsteigums. Garšoja visiem izbeidzās ātri. Tā vien ir savādāk zirņu un tā. Jā. Zirņus speciāli nevāram, tos vārīja mana mamma kādreiz vienmēr. Un tad ar katru gadu vārīja mazāk, jo tie paši ticējumi par to, ka jāpēd viss, teiksim, tajā vecgada, piemēram, vakarā, ja to vecgada vakaru tā kā svin, viss jāpēd vecajā gadā, lai nepaliek asaras uz nākamo gadu, tad arī aizvien mazākā katliņā. Vai vismaz publiski nekur neizlika, lai tie zirņi vai pupiņas nestāv tā kā tāds pārmetums. Bet tā parasti viss paiet tāpat jautros stāstiņos un tā svētku gaidīšana un dzejolīšus joprojām mēģinam skaitīt lielākus, mazākus. Jau ir paaugušies mums mazbērni, kas ļoti labprāt deklamē par sevi, par tevi, par kaimiņu un vēl par visiem pārējiem. Tā kā mēs varam drusku kādreiz palūgt, lai mums izlīdz. Tā. Un ko tad pie tevis? Kā tu svini? Man liekas, ka mēs tā ar katru gadu ar vien vienkāršāk, bet man ir galvenais, ka es gribu pīrāgus paēst, jo man pīrāgi interesē tikai 5 minūtes pēc tam, kad viņi ir izņemti no krāsas. Tad, kad pīrāgi ir jau sāk padzist, tad jau es vairs pīrāgus negribu. Drīkst, es tev izstāstīšu. Man vislabāk pīrāgi garšo vēl recepti. Un ja vēl te rauga mīklai pievieno rozīnes, kas var būt labāks par to? Okay. Labi, to tā publiski mēs visiem nestāstīsim. Visu gaļu. Gaļu tas nav mīkla. Rauga mīkla ar rozīnēm. Ģimenē arī ir tādi cilvēki. Jo mana mamma taisīja rauga mīklu ar rozīnēm, ko lika, piemēram, plātsmaizēs apakšā. Ābolīšus, tad lika ābolmaizes cepa no rauga mīklas ar rozīnītēm. Tā bija. Tādas lietas, ko mēs kādreiz pārņemam, bet citkārt mēs no vecākiem nepārņemam. Paturam vienkārši jaukās atmiņās. Jā. Bet es nezinu, cik daudz to vai tiešām, jo rūgtumiņš no tās mēs varam baltuma. neskatīt. Īstībā es teiktu, ka diez vai mums vajag tik ļoti strikt skatīties pēc tā, kas tajā receptē ir ierakstīts. Jā. Bet smaržo fantastiski. Jā, mums ļoti labi smaržo, tas gan plus. Bet ka varētu arī tā kā pēc sajūtām, lai varbūt nav pārāk rūgts, jo godīgi sakot, tur ļoti daudz tā citronu miziņa tiek apelsīnu miziņa tiek prasīta tā recepte. Tagad mums ir lielākā problēma. Ir jāizdomā, cik mēs liksim garšvielas un kādas. Jo receptē krustnagliņas ir paredzēts, rīvēts muskatrieksts, ko es tā kā nezinu. Jā, bet arī kaut kas no vaniļas. Pavisam skaidrs, kad ir jāliek tumšais cukurs vai medus. Tumšais medus mums ir. Mums ir tumšais medus. To mēs zinām. Mums ir tumšais medus. Man te viss kaut kas ir. Labi, kanēļas standziņas. Okay, droši vien arī. Standziņu.
Tur trauciņā. Nu, to pēc tam ieliek vienkārši tajā Jā, burciņā. labi. Te ir jāliek tas, kas ir smalks. Kad mans atkrīt? Labi, laikam nepārspēlēsim ar tām garšvielām. Es domāju, varbūt, ka mēs varētu tā pavisam mierīgi To, kas tev ir orientēties, smalciņš jā. un pa sīkumu. Labi. Bet tos kanēlīt ieliks tajā burciņā jau. Sneguļas. Arī viņas, manuprāt, tā kā... Labi, tad Tad medus. diezgan daudz tas medus ir jāpieliek. Jo Tas ir skaties, diezgan daudz. kādas 6 sēdamkarotes. Bet skatīsimies pēc... Jā, kāda pēc- veidosies. Tā kā tas ir pēc situācijas, jā. Pēc Galvenais jau pēc tam to visu iejaukt iekšā, iemaisīt un tā, lai daudz maz... Jā. Tā, sākās. Jā, ka varbūt tā kā mēs gatavojam ļoti dažādiem cilvēkiem, ēdājiem, tad varbūt pārāk tomēr specifiskajām garšvielām neaizrausimies. Bet kaut ko burciņā noteikti Kaut ko ieliksim. ieliksim, jā. Jā. Nu jā, man ir vēl kā piparkūku garšviela. Jā, To varētu pat es domāju, ka jā. Palasi, kas tur ir iekšā. Nē, tas ir drusciņi un viņš ir ar kopā. Kanēlis, krustnaguņas, melnie pipari, smaržīgie pipari, ingvers, Ļoti kardamons, labi. muskatrieši. Jā, Nu, viss. kaut kas līdzīgs Un var arī viss, tas arī. jā, bet viss tur ir smalkāks. Nu, Vai ne? Mums uzreiz vairāk smaržos. Jā. Nē, nu izskatās jau Nu. interesanti. Egils Zariņš. Interesanta garša. Jā, interesanti garša, jau tā teica. Jā. Tad, kad, manuprāt, bija tādi mulsinoši ēdieni, tad reizēm es teicu, interesanta garša. Nu, lūk. Izskatās, ka būs arī... Tagad uz to visu pildīsim burku. Nezinu, bet viss aies. Tagad to arī lūdzu pildi. Es jau piekusu. Nebija viegli. Šo te visu. Nebija viegli, tāpēc, ka ir jau pabieza tā masa un smagnēja. Bet cik liela mums tā karota ir, tik liela mums. Nu, nevajag arī pārspīlēt, labāk, lai nebirst pāri. Nezinu, tad to kanēļu standiņu jau varētu arī uzreiz. Arī var ielikt, jā. Tā kā apakšā, lai mēs mēs jau viņus vajadzēs, nevienu, bet, jo recepti paredzēt 300 gramiem, mums, man liekas, te ir kaut kāds kilograms to dara augļu. Nu tā, met Noteikti. iekšā jau vienu. Nu, kā viņas tā. Nezinu, kā. Es nebūšu pārsteigta, ja beigās šis te, no šīs bļodas, te ir burkās aies. Nē, burka ļoti Jo ietilpīga. šīs te burkas ir lielākas nekā liekas. Vienmēr burkās ar salikt Un vairāk. šī ir ļoti ērta ar tām labajām maliņām, jo tad, kad tev, piemēram, pēc tam jāēd un jāņem nost, viņi arī šādi testāv plauktā. Redz, cik forši. Kā mūsu saka, lifehacks. Jā. Nu, bet tāds burka. Viņas ir dažādos izmēros, man ir arī vairākas mazākas mājās. Nu, droši vien. Vēl vienu var droši likt iekšā. Es atmēģinu. Piparkūku garšvielu, jā. Tomēr liksim. Es domāju, ka šo te noteikti var. Nu, smaržo labi Nu, īstenībā. jā, Vajag. Vajag, Es pasmažoju un sapratu, ka vajag. Pajauc drusciņi tagad tajā burkā. Tas nekas, ka tur arī tās kanēlīši. Un beigās... Nu, tā jāatstāj arī vieta arī. Jāatstāj arī vieta Rūmām. pēdējā sastāvdaļai. Jā, ļoti svarīgai svarīgākais. sastāvdaļai. Nu, es nezinu, vai tā būs gluži pati svarīgākā, bet katrā noslēdzošā gan. Nu, ko? Nu, kur tad ir tas tavs solītais Tā, rūms? un tagad Noslēdzošā sastāvdaļa. noslēdzošā sastāvdaļa. Kas tas? Labi. Nu, tā kā Jā. Nereklamēsim konkrētus produktus. Nereklamēsim konkrētus Jā. produktus, bet es teiktu, kā ir, šis bija lētākais, jā. Jo, nu, kurš kulinārijā Jā. izmanto dārgāko rumu. Redzu, kā pildās burciņā. La. Padaudz ieiet tev beigās. Nē, es domāju, ka tu domā, ka... Nu, Un tagad brā. Noslēdzošā darbība. tad noslēdzošā darbība liekam vāku pa virsu. Cieši aizskrūvējam vāku. Šis ir ciešais Šis aizskrūvējs, labi, jā. Ļoti labi. Jā. Nu jā, noliek tumšā vēsā vietā, bet ne leduskapī un reizi nedēļā burciņu pakrata. Tad tā kā vāks ir aizskrūvējams, tad burciņu pat varēs arī pakratīt. Un tad mēs nu šo te brīnumu glabāsim līdz gandrīz pašiem Ziemassvētkiem, un tad iespējams arī degustēsim. Un tad varbūt video būs turpinājums. Ja mums sanāca garšīgi, tad būs turpinājums. Ja Jā. nebūs garšīgi, tad droši vien nē. Tad mēs pie tā neatgriezīsimies. Tā un kā mēs- neaizmirsīsim par šo un tā. Jā. Nākamreiz darīsim kaut ko citu. Jā.